Labdien, cienījamie sporta draugi! Esam Oskara Kalpaka tautas daļamata pamatskolas sporta zālē, kur norisinās 7. tradicionālais ratiņbasketbola turnīrs Rīgas kausa 2016. Šobrīd atrodamies spēlē, kurā tiksies VF Rīga, RSKI Minska, Baltkrievija. Šīs komandas turnīrā pagaidām nav izcīnījušas nevienu uzvaru. Diemžēl arī VF Rīga. Tā, tagad komandu sastāvi. Baltkrievijas komandās sāk Strešs, 67. 12. Bervolds, 18. Volks, 7. Kuncevičs un 13. Adamovičs. Pretī VF Rīga liek mūsu labāko piecinieku šajā turnīrā. Tas ir šobrīd ar bumbu bija Elvis Urga, 12. 11. Kaspars Turks, 8. Kārlis Podnieks, 10. Agris Lasmans un 4. Dmitrijs Rukavišņikovs. Piespēle Urgam. Urga netiek galā ar pretinieku pretestību, savukārt Kaspars Turks ir precīzi no 2 punktu metiena un rezultāts ir atklāts. 2-0 vadībā VEFs. Cerēsim, ka uz tādas pozitīvas nots arī šī spēle aizritēs ar VF Rīga un Latvijas izlases bāzes komandas pārsvaru. Tagad tehniski jāsagatavo sportistam 67. numurs Strežam savs tehniskais sporta palīglīdzeklis ratiņkrēsls, kas ir šeit ratiņbasketbolā tiek veidots katram individuāli. Tagad Volks metienā garām. Un Agris Lasmans savāc atlikušo bumbu. Dodas uzbrukumā. Kārlis Podnieks. Spēlē šogad Vācijas, atvainojiet, Spānijas līgā. Tagad bumba iestriks. Rukavišņikovs vismazākais no visiem savāc. Nebija kam atdot, tur pārāk daudz liela burzma bija visapkārt, un Dmitrijs tomēr atdeva bumbu pretiniekam. Tagad uzbrukumā Volks. Volks metiens garām. Urga savāc, nesavāc atlikušo bumbu tomēr, diemžēl. Un bumba tiek atdot Minskai. Pie bumbas Adamovičs. Šo spēli tiesā starptautiskās ratiņbasketbola kategorijas tiesnesis Armāns Immers no Latvijas un Elizaveta Fomina no Baltkrievijas. Šobrīd atdeva vienkārši Rukavišņikovs bumbu Volkam, kurš arī met precīzi. Rezultātā neizšķir 2-2. Nospēlētas 2 minūtes, mazliet vairāk. Tagad Kaspars Turks slaidi pārvar Baltkrievijas, piespēle Rukavišņikovs. Rukavišņikovs met pa grozu, bet aizmet garām, bet iznāca piespēle. Un Kaspars Turks pagaidām vienīgais mūsu spēlē. Tagad Kaspars Turks pārķert bumba. Piespēle Podniekam. Podnieks vēl nav gatavi mūsējie šī spēlei, lai gan jau ir gandrīz pusdienas laiks. Bet tāda koncentrācija joprojām jau 3. spēle pēc kārtas nav manām VF Rīgas komandas izpildījumā. Bervolds caur visam mūsu aizsardzības zonu. Volks ir Podnieks viņam atņem uz brīdi bumbu, pēc tam atkal Volks atdabū, un atkal bumbā no VF-iešiem aiziet autā. Izmetīs Kuncevičs Volkam. Volks driblē. Brīvs metiens, un viņš savu izmanto tātad 4-4. Nospēlēts jau gandrīz 3,5 minūtes, bet rezultāts ir neizšķirts. Tagad Turks Podniekam, Podnieks Kārlis Lasmanam. Ļoti plaši, bet te jāvirzās bišķi tuvāk grozam, lai varētu trāpīt precīzi un atkal garām.
Tagad Strīšs. Valentīns iet uz priekšu, piespēlē Adamovičam, Adamovičs Bervoldam, Bervolds garām un Urga savāc atlikušo bumbu. Atdod Podniekam, Podnieks jau ir pretinieku laukuma pusē, tuvojas grozam. Lasmans ir atklājies uz īsu brīdi, tagad atkal nosekts. Ilgi Kārlis mēģina kaut ko atrast. Urga veiksmīgi iet sodu laukumā un aizmet garām. Tās iespējas mūsējiem ar pirmā dienā bija ļoti daudz un ļoti neizmantotas, procentuāli ļoti vājš rādītājs metienu precizitāte. No 2 punktu, kā saka, nevis līnijas, bet no 2 punktiem un 3 sekundžu pārkāpums Baltkrieviem. Tāpēc arī pirmā dienā tik smags zaudējums Kriļa Bars un arī sīvā cīņā zaudējums turnīra līderiem Bāskiem no Pēterburgas. Sezonas sākums priekš Latvijas izlases. Leģionāriem jau tas sezonas beigas, sākot no pagājušā gada septembra līdz aprīlim, ir visiem bijuši garu sezonu klubos, gandrīz visiem. Visi piecinieks tomēr mūsējie ir leģionāri. Visi kaut kur spēlējuši ārzemju klubos, un tāpēc tā saspēle būs ar laiku, jo Latvijas izlasei tagad sāksies treniņu nometnes, kas ilgs sākot no māja līdz tagad Kārlis Podnieks lietot savus pirmos 2 punktus ātrā uzbrukumā, sākot no māja līdz pat jūlija vidum, katra brīvdiena, piekdiena, sestdiena, svētdiena būs treniņu nometnē. Tāds salīdzinoši īsts treniņu nometnes, bet tās būs ļoti intensīvs darbs ar dažiem pārbaudas turnīriem, kur Latvijas izlases piedalīsies, kā teica Aigars Miklaus, Latvijas ratiņbasketbola federācijas izpildu direktors, un arī šobrīd viņš pilda menedžera funkcijas komandai. Tad komandas sastāvu var papildināt vēl kādi 3-4 spēlētāji, bet pamatkodols jau ir ieradies. No tiem 3-4 spēlētājiem es varētu minēt Raimunds Biginskis, kas ir mūsu spēlējušais izlases treneris, vispieredzējušākais profesionāls. Viņš spēlē Vācijā. Joprojām vēl spēlē šito sezonu, vēl nav beigusies. Urga saņem bumbu un gūs punktus pēc Kārļa Podnieka piespēles. Tad Raimundas Biginskis Vācijā spēlē joprojām. Tāpat sezonu turpinās Vācijā Kārlim Gambrānavam. Garajā līnijā mums pietrūks spēlētāji. Tas ir pirmkārt, tomēr ceram, ka Ilgonis Eks būs sastāvā un arī Gunts Liepiņš salīdzinoši garāks par citiem un var spēlēt centra pozīcijā. Tas mums iztrūkst šobrīd. Tad rezervē pat ir mūsu komandas ilgadējais spēlētājs veterāns un arī kādu laiku bija izlases treneris Aivars Kanapackis, tik izsauts palīgos. Tagad Kaspars Turks izcīna pret viņu piezīmi, aizmet garām, bet būs iespēja tagad mest no sodmetienu līnijas. Tāpat iespējams, kad varēs komandu pastiprināt vēl kāds spēlētājs. Pirmais sodmetiens ir precīzs. Rezultāts aug par labu Latvijai. Bet, teiksim, ne jau tā pārliecinoši, 9-5. Šobrīd plus 4 vadība, nospēlēts jau gandrīz 7 minūtes ir pirmajā ceturtdaļā. Rezultāti atliek prasīt krietni labāku Latvijas komandai. Tagad uzbrukuma Baltkrievi, Volks. Līdz ar signālu gūs savu 6. punktu, komandai 7. 7-9. Nekur jau tālu mēs neesam atraušies no Baltkrieviem.
Tā kā vajadzētu piespiest sevi darboties gan aizsardzībā aktīvāk, gan arī precīzāk uzbrukumā. Kārlis Podnieks, Urga. Sots ir Strežam pret Elvi Urgu. Bet, jāizmet gala auts. To izdara Podnieks, piespēlē Turkam. Turks no 3 punktu līnijas. Precīzs. 12-7. Kaspars Turks jau guvis 8 punktus no 12. Latvijas komandas labā. Tagad Strešs, Bervolds. Podnieks viņam patraucē, bet joprojām bumba pie Baltkrieviem. Strešs, Bervolds. Jā. Teiksim tā, mūsien ļoti pasīvi skatījās un netraucēja savākt atlikušā bumbu Baltkrieviem. Līdz ar to rezultātu 9-12. 2 minūtes un 10 sekundes jāspēlē pirmā ceturtdaļā. Kaspars Turks atdod Lasmanam. Lasmans piemērķējās, ir precīzs. Ilgi viņam atļauj tur gatavoties, tāpēc bija jāiemet šie 2 punkti. Tā arī izrādījās, ka ir 14-9. Baltkrievis sasteidz ar piespēli, Strešs neuztur bumbu. Šobrīd tad arī Dmitrijs Rokovišņikovs traucē Strežam pāriet aizsardzībā. Tagad Podnieks ķerās klāt. Tikmēr Turks aiziet līdz pašam grozam. Met. Viņam pret viņu piezīme. Bet, bumba neiekrīt uzreiz pat taisno grozā. Tagad jācenšas iemest no soda laukuma. 2 metieni. Pirmais. Precīzs. Otrais. Garām, bet Elvis Urga uz īsu brīdi savāc atlikušā bumbu un uzreiz viņam uzklupa virsū Adamoviču un atņēma. Tagad Baltkrievi virzās priekšu. Un Cēvičs nogroza apakšā aizvien garām. Labi, ka tā, bet tagad var ātri virzīties mūsēju uzbrukumā. Podnieks. Pret viņu piezīme. Kuncevičam piezīme. Savukārt Kārlis Podnieks. Saspēlē ar Turku. Kaspars Turks šogad spēlē Vācijā. Piespēle Podniekam. Podnieks ir precīzs. 17-9. Pēdējā minūte sākās pirmajā ceturtdaļā. Un Baltkrieviem uzbrukuma piezīme uzreiz saņem Adamovičs. Kā rezultātā būs vēlreiz iespēja uzbrukt Rīgas komandai. 17-9. Lasmans. Viens viņam netraucē, bet pietiekam tālu nogroza. Lasmans atkal nomērķē un precīzi gūst savu 4. punktu komandai. 19-9, 40 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Skatīsimies, kas tad būs Baltkrievu vienā no pēdējiem uzbrukumiem šajā ceturtdaļā. Strešs Volkam. Volks jāizmet garām. Lasmans nesavāc atlikušu bumbu un uzreiz atkal Baltkrieviem rodas iespēja. Tā, kam tad piezīme? Jāgrib Lasmanam. Bumba tiek atdot Baltkrieviem. 19 sekundes līdz ceturtdaļas beigām viņi var spēlēt. Mēģināt samazināt starpību, mazāk par 10. Tagad Turks precīzi nospēlē aizsardzībā, bet bumba paliek joprojām Baltkrieviem. 9 sekundes. Armans Imers, mūsu starptautiskas kategorijas tiesnesis, atdod Bervoldam bumbu. Un Bervolds trīnīti. Bervolds trīnīti, un līdz ar to pēdējais metiens netiek mests. 19-12 pēc pirmās ceturtdaļas vadībā Vefs. Atgriezīsimies pēc reklāmas pauzes.
Atgriežamies ratiņbasketbola spēlē. Rīgas kausa 2016. Starptautiskā turnīra ietvaros Latvijas komanda VF Rīga tiekās ar Minskas Baltkrievijas komandu. Pēc pirmās ceturdaļas rezultāts 19-12. Vadībā rīdzinieki. Nu, un vēl var pastāstīt par to, ka Latvijas ratiņbasketbola komanda aizved pirmo sagatavošanās posmu Eiropas čempionāta B divīzijas izcīņēs šobrīd, tad šajā turnīrā. Turpinājumā skatīsimies, cik veiksmīgs tas būs. Nu, jāsaka godīgi, ka pirmajā dienā divas spēles aizvadīja mūsējie un neizcīnīja nevienu uzvaru. Jā, pret baskiem, pret turnīru līderiem izskatījās cerīgāk, tad pret Krīļa Bars bezcerīgi. Un līdz ar to tad šobrīd turnīrā neesam guvuši vēl nevienu uzvaru. Tagad rīdzinieki ievad bumbu no galauti. Uz mājiņu iznācis ir Ants Bērziņš, numur 7, bet kļūdās Kārlis Podnieks uzturot Kaspar Turku piespēli. Baltkrieviem savukārt iznācis ir Litvinka numur 5, tāpat ir Bervalds 12, Volks 18, 67 Strešs un 13 Adamovičs. Vēfiešiem spēlē 8. Podnieks, 12. Urga, 10. Lasmans, 11. Turks un 7. Bērziņš. Uzbrukuma laiks pa garu, bet laikam tad pieskārās bumba Grozam. Vai nepieskārās? Fomina un Imer. Fominas Elizabets. Fominas dialogs ar Imeru. Un Armāns Imers rāda, kad laiks tomēr paliek. Baltkrievim 10 sekundes ir. Tā ātri izspēlē Baltiem. 6, 5. Un, cik es saprotu, Ansim Bērziņam pirmā piezīme. Baltkrieviem atkal būs uzbrukuma laiks 14 sekundes. Adamovičs, Volkam, Volks gūst 10 punktu sev, 14 komandai, 19-14. Tagad Ansim Bērziņam jāpamēģina palīdzot gan pretiniekam, gan savējiem piecelties, to viņš arī izdara. Alūksnis Noda spēlētājs, Ants Bērziņš vienīgais, kas nav kaut kur spēlējis šogad ārzemēs. Nu, tagad Baltkrievi cenšas elementāri iespēlēt savam garākam vīram Volkam. Volks atpakaļ Bervoldam, Bervolds met. Bervolds ir precīzs un jau tikai 3 punktu pārsvars ir. Rīgai bija 10, tagad jau otrā ceturdaļā mēs tikai zaudējam punktus 0-4. Tagad Turks Lasmanam. Agris virzās tuvāk Grozam. Met, bet nav precīzs. Un arī Bērziņš nespēja izcīnīt atlikušo bumbu. Volks. Bervolds. Izgāja precīzi, bet neiemet. Sots Urgam. Pirmā piezīme Elvim. Timeoutu pieprasām Latvijas komandas pārstāvji. Nu, jā, bija. Nav īsti. Redzam tagad abus tiesnešus. Nav īsti VFam tā otrā ceturtais koncepcija, kādā veidā tad spēlēt, kādā veidā tālāk
virzīties. Nu, jāpakustās vairāk ir uzbrukumā un vēl vairāk jāpakustās aizsardzībā, jo šobrīd apspēlē Baltkrievi mūsu. Tad mierīgi nosaka Aigars Miklaus, savukārt Baltkrieviem spēlējušies treneris Jurijs Volks paskaidro, kā varētu arī noķert VF Rīgu. Tur Kaspars Turks parāda, kurā brīdī kas ir jādara tālāk. Dmitrijs Rukavišņikovs atgriežas laukumā. Ants Bērziņš atgriezās uz rezervistu soliņu. Rokādu mēs uztaisījām. Tātad Bērvolts. Tas ir garām. Pirmais sodmetiens. Otrais. Tas arī ir garām. Agris Lasmans savāc atlikušo bumbu un dodas uz priekšu, iedod savam saspēles vadītājiem Kasparam Turkam. Mūsu komandas līderis Kaspars, komandas smadzenes un playmakers. Šobrīd atrada labāko risinājumu Lasmanam. Lasmanas pazaudē bumbu, bet Volks arī pazaudē viņu un bumbu tiek dot atpakaļ VF-am. Agris pakaus un nesanāk tik labi, kā gribētos tā spēle. Šobrīd VF-am jau trešo spēli pēc kārtas. Lai gan esam šajā spēlē vadībā, bet otrajā ceturdaļā esam iedzinēju lomā un šobrīd vēl gandrīz 3 minūšu laikā neesam gūši ne punkta. Jurijs Volks. Baltkrievu uzbrukumā. Mēs diezgan tālu viņus atbīdījām no groza. Tas arī nes augļus. Volks aizmet garām. Podnieks virzās pāri laukuma centram, Turkam. Podnieks. Ir precīzs. Mēs pagaidām neko citu nevaram izdomāt, jo mums nav garo centru zem groza, un tāpēc mums ir jāspēlē gan tālāk no groza, gan ārpus perimetra. Šajā brīdī aizmet garām Bervolts. Tas mums ir veiksmīgi. 21-16 plus 5 punktu starpību saglabājas. Lasmans met. Agrim atkal garām. Kaspars Turks. Podnieks. Bet visi pasīvi. Podniekam atkal jāmet no savu punktu. Viņš to izmanto. Nu, labi, ka tik precīzi varam iemest. Bet darbība uzbrukumā praktiski nebija. To var apgalvot, kā diezgan ilgadējs ratiņu basketbola spēlētājs. Es spēlēju Rīgas komandā, tagad ir VF Rīga, bet tas, kad mazajiem ir jākustās un jādod iespējas ar blokiem izveidot kādu kombināciju, tas ir skaidrs, bet mums pagaidām tas nesanāk. Šobrīd Kaspars Turks, nav kam iedot. Šobrīd viss ir nosekti. Laiks iet, 6 sekundes paliek uzbrukumam. Lasmans pagriežas piespēlē Turkam un laiks ir beidzies uzbrukumam. Pa ilgu vilkās šī kombinācija un mēs neuzspējām 24 sekundžu laikā izmest pa grozu. 23-16, 7 punktu pārsvars Latvijas VF Rīga komandai. Taču pārliecības nav, tāds īsti pārliecības nav, kad varēsim arī šajā spēlē, nevis varēsim arī šajā, bet beidzot gūsim pirmo uzvaru turnīrā, jo pirmajās 2 spēlēs esam zaudējuši. Tagad Bervolts met. Elvim Urgam. Piezīme. 2 sodmetieni. Berolda Valērija izpildījumā. Pirmais metiens. Bumba garām.
grozam lido. Otrais metiens ir precīzs. Jā, Baltkrievijas komandā tikai 2 punktu guvēji. Bervolds Valērijas 7 punkti un 10 punkti Volkam Jūrijam kopā 17. Mums ir sadalīts uz 4 cilvēkiem tas punktu guvums, bet 23 vairāk nav gūts. Agri Lasmanu redzam, mūsu pieredzējušāko vīru laukumā. Un Elvis Urga nenoķer bumbu tā īsti, bet pēdējais bumbai pieskārās Baltkrievu spēlētājs, tā kā Vefrīgai būs vēl iespēja. 9 sekundes uzbrukumā. Lasmans, Rukavišņikovs un Ģima gūst punktu pēc Agri Lasmana rezultatīvas piespēles. 25-17. Saulīt spīd ārā. Ir tāds pavasarīgs noskaņojums. No rīt bija migla. Migla nolaidās. Arī šeit sporta zālē var just pavasara vēsmas, bet ir arī tāds pavasarīgs rātiņu basketbols Vefrīga izpildījumā, kas cerams pārvērtīsies smagā treniņa darbā un smagajās spēlēs par diezgan vasarīgu, teicam, rātiņu basketbolu Eiropas čempionāta B divīzijas finālā, kas notiks jūlija vidū Bosnijā, Hercegovinā, Sarajevā. Šobrīd Elvis Urga no sodmetiena līnijas, pirmais metiens garām, otrais metiens. Elvis Urga spēlē Vācijā šogad. Pirmo reizi izbraucis pie profesionālajā klubā un tagad ir atgriezies Latvijā, lai palīdzētu gatavoties Latvijas izlasē. Trešais punkts Elvim, savukārt komandai 26. 4 minūtes jāspēlē otrajā ceturtdaļā šajā spēlē. Dmitrijs Rukavišņikovs veikli atbruņo Bervoldu. Tagad Podnieks uzspēs, atdod Lasmanam, Lasmans nogroza apakšs. Jā. Bet viss izdarīja Kārlis Podnieks ar ātrumu un rezultatīvu piespēli. Lasmanam atlika tikai nogroza apakšs gūt 28. punktu Vefrīga Latvijas komandas labā. Bervolds, Volks driblē, sameklē savu garāko spēlētāju Strižu un Strižs beidzot arī gūst savus pirmos 2 punktus. Tas gan nav par labu Vefam, 21-28. Kaspars Turks, brīvu teritoriju, lai iet uz priekšu. Kaspars Turks met, viņš prasīja piezīmi, bet Jelizaveta Fomina pasmaidīja un pateica, ka tomēr pārkāpums nav bijis. 30-21. 3 minūtes jāspēlē otrajā ceturtdaļā. Uzbrukumā Mīnskas rātiņu basketbolisti. Adamovičs atpakaļ Āķis. Savukārt Elvim Urgam 3. piezīme. Un 2 soda metieni. Pirmais metiens Adamovičs izpildījumā. Garām. Otrais metiens. Arī garām. Atlikušā bumbu savāc Kārlis Podnieks. Kārlis Podnieks virzās uz priekšu. Neviens viņam netraucē. Piespēle Kasparam Turkam zem grozu. Kaspars aizmet garām. Volks savāc atlikušā bumbu. Tagad Strešs pāriet pāri centram. Viņam nav tik liels ātrums, bet centīsies uzmest. Un Kārlis Podnieks
sajūta, kad var arī gūt punktus trešs, pārkāpt noteikumus. 2 soda metieni. 2 minūtes 29 jāspēlē otrajā ceturdaļā. Rezultāts 30-21. VF Rīgā, Latvija vadībā pret RSKI Minska, Baltkrievija. Rātiņu basketbola turnīrā Rīgas kausa 2016. Strešs vēlreiz mēģina, otrais metiens nav precīzs. Elvis Urga savāc attakušā bumbu. Turks, Lāsmans. Podnieks virzās ātri uz priekšu tuvāk grozam. Turks ar te pat ir. Turks met garām. Agrs Lāsmans savāc atlikušā bumbu. Mazi tiesnesis nosilpās, jo nebija īsti kārtībā. Kaspar Turka ratiņkrāsas. Tagad bumbu ievadīs no galauta podnieks Kārlis. Kaspars Turks. Agrs Lāsmans saņem bumbu. Šoreiz garām. Volks. Adamovičs. Podnieks patraucē viņam saņem bumbu un 22-30. Joprojām mēs esam vadībā. Plus 8. Tagad Baltkrievu uzbrukumā. Bervalds Volkam. Volks met garām. Atklāts bumbu veiksmīgi pie Kaspar Turka. Kaspars Turks var doties uzbrukumā. Ļoti ātri tas notiek. Bet tālākā kombinācija nesanāk šobrīd. Kaspars parāda Urgam, kad jānostājās blokā. Bloks ir veiksmīgs. Tagad podnieks mēģina iespēlēt Kasparam, bet tur bija garās Jurija Volka rokas, un viņš to pārtver piespēli. Tagad Bervalds no groza apakšas nožonglē ar bumbu, bet neveiksmīgi. Agrs Lāsmans pats iziet līdz grozam. Kāpēc jāmeklē? Bija labāks risinājums, kad bija jau zem grozam. Tagad Bervalds nodežurējis mūsu pretinieku. Mūsu aizsardzības zonā uzmet, bet aizmet garām. Tagad Elvis Urga cīnās par bumbu. Un Kaspars Turks ir nokritis. Baltkrievu treneris viņam palīdz piecelties. Kolēģiāla darbība. To mēs redzam. Tā vienmēr ir bijis. Un Rātiņu basketbolā ir kā liela komanda. Pretinieki, protams, esam, bet tad, kad ir jāpalīdz, tad palīdz arī pretinieku komandas gan treneri, gan spēlētāji. Tagad Kaspars Turks izgāja cauri, vai tā bija piespēles, domāju, ka nē. Metiens garām. Elvis Urga paņem atlikušo bumbu. Un savukārt Strežam piezīme. Kaspars Turks, Agrs Lāsmans, 40 sekundes jāspēlē otrajā ceturdaļā. Kārlis Podnieks mēģina iespēlēt, neizdodas ar pirmo reizi. 6 sekundes paliek uzbrukumā. Jādod Kasparam Turkam. Turkam vai jāmet, vai vēl uzspējas kaut kam iedot atpakaļ piespēli. Lāsmans. Garām. Podnieks garām. Podnieks šoreiz precīzi. Rezultātā 32-22. Plus 10 handikaps Latvijas komandai. 15 sekundes jāspēlē. Otrā ceturdaļā. Virzās uz priekšu Bervalds, Minskas komandas pārstāvs. Tagad pagriežās. 5 sekundes paliek. Volks metīs. Un līdz ar sirēnu aizmet garām. 32-22 vadībā VF Rīga pēc pirmajām 2 ceturdaļām. Pēc pārtraukuma būsim atpakaļ.
Atgriežamies Oskara Kalpaka Tautas Daļamatu pamatskolas sporta zālē, kur norisinās starptautisks turnīrs Rīgas kausa 2016. Tiekās šajā spēlē VF Rīga Latvija pret Minskas komandu no Baltkrievijas. Komandas sastāvi. Minskas komanda spēlē sekojošā sastāvā. Jarmaks 10. numurs, 13. Adamovičs, 18. Volks, 67. Strešs un 12. Berbolts. Pretī VF Rīga likus ir sekojošo sastāvu numur 4 Dmitrijs Rukovišņikovs, numur 8 Kārlis Podnieks, numur 10 Agars Lasmans, numur 11 Kaspars Turks un numur 12 Elvis Urga. Tagad Baltkrievi devušies uzbrukumā. Divreiz mēģina mest Strešs, bet neveiksmīgi. Atlikušā bumba pie Latvijas ratiņu basketbolistiem. Agars Lasmans mēģināja izrauties, bet ar piezīmi Adamovičs viņam patraucēja. Bumba tiks ievadīta no gala līnijas. Armands Imers aizgāja pameklēt, kur tad bumba ir aizripinājusies. Maza pauzīte. Redzam mūsu komandas galveno saspēles vadītāju Kasparu Turku. Latvijas ratiņu basketbola komandas līderi. Nodod Agrim Lasmanam. Kaspars Turks saņem atpakaļ. Agars Lasmans. Mēģina virzīties lēnām uz priekšu. Pagaidīja, kamēr Dmitrijs Rukovišņikovs atraujās no savu sedzēju, bet neprecīzi ģīma aizmet garām un Strešs paņem atlikušo bumbu, iet uz priekšu. Pretī viņam Rukovišņikovs. Turks veikli atņem bumbu Bervoldām. Un tagad Kārlis Podnieks. Podnieks apgriežās ap savās, iedod precīzi piespēli Kasparam Turkam. Un Kaspars Turks ir precīzi. 34-22. Turnīra tabulā. Vai ierakstīs VF savu pirmo uzvaru šajā turnīrā? Skatīsimies. Pirmajā dienā divi zāģi. Runājot sportists žargonā, 2 zāģi un 0 uzvara tabuliņā. Tagad Kārlis Podnieks veikli nospēlē pret Baltkrievu. Baltkrievs pārkāp noteikumus. Tas bija Adamovičs numur 13. Kaspars Turks precīzi ar Podnieku. Abiem diviem saskantās sadarbība. Diemžēl Kārlis aizmet garām. Un Volks savāc atlikušo bumbu. Bervolts tagad virza Baltkrievs ātri uz priekšu. Strešs atraujās. Strešs met garām un Lasmanam otrā piezīme. Divi sodu metieni jāmet. Nē. Tomēr nē, metienu brīdī tas nebija pārkāpums. Vēlreiz jāatkārto. Jāaiziet nosodu laukumu spēlētājiem. Baltkrievijas to parādā Armands Imers. Tagad spēle turpinās. Strešs. Tāls metiens garām un bumba tiek dota VF Rīga ratiņu basketbolistiem. Joprojām plus 12 Latvijas komandai. Tagad Kaspars Turks dodas pāri centralīnijai. Blakus viņam Kārlis Podnieks. Tagad ļoti tālu un precīzi piespēl, bet Elvis Urga neveiksmīgi to apstrādā un pazaudē bumbu. Tagad Strešs. Atkal Kaspars Turks pārķer bumbu. Šodien jau viņam kādas 5. pārtvertā bumba. Savā stilā spēlē kā Kaspars. Tagad Kaspars iedod bumbu Urgam.
Atkal Urga negaida. Nu, kāpēc negaida? Ir jābūt visu laiku gatavam saņemt piespēli, ja tu esi grozu tūmā. Ratiņu basketbolā tas ir svarīgi, lai varētu pēc tam izmantot savas iespējas un gūt grozu. Kaspars Turks. Agris Lasmans, Kaspars Turks. Nostājās pozīcijā, no kuras varētu mest. Met, bet garām Elvis Urga savāc atlikušo bumbu. Piespēle Turkam. Turks 2 punkti ar sodu. Tā kā ļoti teicam darbību veids šobrīd uzbrukumā Kaspars Turks. 36-22, vēl iespēja palielināt punktu starpību, raidot bumbu grozā no soda metiena. Jā, to arī paveic Kaspars. Šobrīd viņš ir sasniedzis 13 punktu robežu. Un ir komandā rezultatīvākais otrais Kārlis Podnieks, kuram ir 10 punkti. Kuncevičs. Bervolds. Bervolds met garām. Atlikušo bumbu savāc Strēšs. Tagad Lasmans. Lasmans Turkam. Turks Podniekam. Podnieks aiziet līdz grozam, atdod Urgam. Urga met neprecīzi. Kaspars Turks ir tur, kur vienmēr viņam jābūt. Groz tūmā. Un iemet 2 punktus. 39-22. Apgāzies ir Jarmaks no Baltkrievijas komandas. Viņam palīdz komandas biedrs. Tagad arī treneris izskrien. Un pieceļ pa visiem spēlētāji atpakaļ laukumā. Ratiņu basketbolā tas notiek diezgan bieži, kad spēlētāji vai nu izkrīt ar ratiem, vai nu apgāžās. Tagad pie mūsu soda laukuma Volks. Volks met. Lasmans ir vietā atlikušā bumba viņam kontā. Un Lasmans Podniekam. Podnieks met. Sasteidz mazliet Kārlis. Varbūt varēja vēl vienu manevru uztaisīt. Tad būtu savādāk, precīzāk. Agris Lasmans saņem 3. personisko piezīmi. Tas nav īsti labi, jo vēl ir 3. ceturtdaļa tikai pusē un vēl jāspēlē vēl diezgan ilgu laiku. Bet, tā īsti rezervē mums nav ko nomainīt Lasmanu. Kuncevičs būs savus pirmos 2 punktus. Rezultāts 39-24. Vadībā Rīgas komanda plus 15. Tagad Turks. Lasmans. Agris atdod atpakaļ Turkam. Turks met garām. Tagad ātrais uzbrukums izdodas Baltkrieviem. Bervolds nedrīkst Agris pārkāpt noteikums, tāpēc arī viegli 2 punkti ir Baltkrieviem. 39-26. Kaspars Turks atkal izvieto savu 3 stūri. Lasmans, Turks, Podnieks. Pa vidu Rukavišņikus un Urga. Podnieks saņem piespēli no Lasmaņa un 2 punkti Kārlim. 12. viņam punkts. 41-26. Jāspēlē 4 minūtes 20 sekundes līdz 3. ceturtdaļas beigām. Kuncevičs. Volks. Neprecīzi piespēle. Tagad Podnieks. Turks. Elvis Urga. Līdz galam. Diemžēl grozā netrāp, bet ir piezīme Bervoldam pret Elvi Urgu. Un tagad Elvis stāsies uz sodmetienu līnijas. Tehniskais palīglīdzeklis sporta vajadzībām. Ratiņu krēsls, kas ir pielāgots tieši ratiņu basketbolam, katram ratiņu basketbolistam ar speciālām jostām, lai
spēlētājs tiktu piefiksēts pie šiem ratiem, tāpēc tā sagatavošana prasa laiku. Ja kāds sportists izkrīt no ratiem vai arī apgāžās ar viņiem. 41-26. Plus 15 vefam. Berolds beidzot būs sakārtojis savu inventāru. Jā. Jau Urga. Pirmais rodmetiens precīzs. Otrais mēģinājums. Tas iet secen, bet Elvis pats savāc atlikušo bumbu. Kaspars Turks, Urga. Tā neveiksmīgi saķēra to bumbu. Baltkrievi atgūst basketbola bumbu savā rīcībā. Strešs virzās uz priekšu. Nav īsti kam iedot. Pašam būs jāmēģina kaut ko darīt. Pavirzās pa pusotru metru tuvāk. Tagad met tā neizteiksmīgi, bet zem groza pacīnījās Jārmaks. Jārmaks atdeva Strežam un Strežs gūst 2 punktus Baltkrievijas komandas labā. 42-28. Vadībā VF Rīga Latvija. 3 minūtes 10 sekundes līdz 3. ceturtdaļas beigām. Lasmans. Neprecīzi piespēle. Volks stāv uz centra līnijas, iedod Strežam. Strešs tiek apturēts no Dmitrija Rukovišņikova. Ģīma ir liels speciālists, lai noturētu garos. Tagad tomēr uzbrukuma laiks ir beidzies. Volks netrāpa par ne pa grozu stīpu, ne pa grozu. Ir pārdzīvojumi Baltkrievijas komandas spēlējušo treneru sejā, bet tas īsti vairs nelīdz. Podnieks virzās tuvā grozam, met, teiksim, no sava punkta, bet aizmet garām šoreiz. Baltkrievi paņēma atlikušo bumbu, pārvirzās pār centram. Strešs diezgan tuvu grozam, sagaida Bervoldu. Bervolds Volkam, Volks Kuncevičam, Kuncevičs Strežam. Man liekas, bija 3 sekundes, bet Strešs netrāpa. Tagad Turks mēģina ātri, bet Bervolds pārtver to bumbu. Atkal Baltkrievu uzbrukumā. Volks, Bervolds garām. Podnieks savāc atlikušo bumbu, iedod Turkam. Turks, Podnieks. Tagad esam šķēršojuši centra līniju. Podnieks atrod Elvi Urgu. Un Urga iemet 2 punktus. Precīzi un minūtes pārtraukums Baltkrieviem pie rezultāta 28-44. Latvijas komanda šajos turnīros, kurš notiek jau 7. reizi, ir bijuši gan čempioni, gan medaļnieki. Bet šajā turnīrā izskatās, ka varam palikt arī bez medaļām, jo ir izcīnītas pusi no uzvaras šajā spēlē un 2 zaudējumi ir vakardien. Vēl paliks pēdējā spēle ar Nevski Alians, kas notiks 14.10. Arī šo spēli pārraidīs sportcentrs.com. Varēsim paskatīties tiešraidē. Vēl palikušas 2 spēles. Tad vēl Baski spēlēs ar Kriļa Barsu. Pēc šīs spēles, kas tīri medaļu spēle jau, Baski visticamāk ir jau čempionu godā jau sevi redz, bet vai viņiem pamaisīs Kriļa Bars, to mēs redzēsim. Atgriežamies laukumā. VF Rīga Latvija pret Minskas komandu. Tagad redzam Elzavetu Fominu.
Baltkrievijas tiesnesi. Vienīgo sievieti tiesnesi, kas turnīrā palīdz mūsu diviem vīriešiem nacionālās kategorijas tiesesim Girtam Bokam un starptautiskās kategorijas ratiņu basketbolā tiesesim Armandam Imeram. Baltkrievu uzbrukumā Strešs atdod Bervoldam. Bervolds tā veikli tika pie 2 punktiem. 44-30. Pēdējā minūte aizrit. 3. ceturdaļā. Piespēle Lasmanam. Lasmans sameklē Podnieku. Podnieks, teiksim tā, vizuāli viegli 2 punkti, bet cik nu tā jāiegulda tur darba un jājūt viens otram spēlētāju no pusvārda, no pusriteņa pagrieziena, to mēs varam tikai minēt. Kaspars Turks izvietoja savu piecinieku, Lasmans atkal Podniekam. Podnieks pamāna, bet aizmet garām. Šitā kombinācija jau 3. reizi būtu izdevusies, ja būtu Kārlis Podnieks būs grozi. Tagad aizmeta garām. Volks. Kas tur notika? Acīm redzot uzbrukuma piezīme. Vai... Nē, laikam Volks bija bez dribla nobraucis. Jā, tad ratiņu basketbolā, ja tu pieskaries, obligāti jāpieskarās, bumbu jāpadriblē pie grīdas, pēc 2 pieskārieniem pie ratiņu krēsla. Ja tas netiek izdarīt, tad tā ir kļūda. Tagad Podnieks, pa ilgu mazliet mēģināja Kārlis. Pēc 3. ceturdaļas rezultāts 46-32. Atgriezīsimies pēc reklāmas pauzes. Atgriežamies ratiņu basketbola turnīrā. VF Rīga, Latvija pēc 3 ceturdaļām ir vadībā pret Minskas komandu no Baltkrievijas 46-32. Vajadzētu izcīnīt pirmo uzvaru turnīrā. Šobrīd Armands Imers Elzbieta Fomina instruē, kā tālāk tiesāt, kā strādāt. Jo meitene mācās. Savukārt Armands ir ar lielu pieredzi ratiņu basketbola tiesāšanā. Latvijas komandā šobrīd nosēžās malā Dmitrijs Rukovišņikovs. Viņu vietā iznāk Ants Bērziņš. Baltkrieviem tas pats sastāvs. Bervolds, Strešs, Volks, Kuncevičs un Jarmaks. Mums Turks, Bērziņš, Urga, Lasmans un Podnieks. Lasmans gūst savu 8. punktu un 48. Rīgas komandas sastāvā 48-32 plus 16. Uzbrukumā Strešs. Strešam pamais salīdzinoši mazais Kaspars Turks. Un tā rezultātā Veps var doties ātrā uzbrukumā. Podnieks.
Turks, Urga, 3 sekundes. Nu, 3 sekundes. Jā. Varētu būt, nevis varētu būt, bet precīzi to fiksē Armands Imers. Armands Imers, starptautiskās ratiņu basketbola kategorijas tiesnesis no Latvijas. Viņam palīdz Elizaveta Fomina no Baltkrievijas. Minskas komanda uzbrukumā. Bērvalds aizmet garām. Un VFM atkal iespēja uzbrukt. Kādas Podnieks. Kaspars Turks. Septiņas sekundes ļoti tālu. Kaspars Turks met trīnīt neveiksmīgi. Un 3 sekundes. Elvim bija jāmet pa grozu. To arī pasaka viņam pieredzējušais Kaspars Turks, kad bija jāmet pa grozu. Ants Bērziņš bija jau 3 sekundes pārkāpuma zonā. 48, 32 plus 16. Tagad Volks samazina starpību plus viņiem mīnus 14 Baltkrieviem. Kaspars Turks stingri pasaka, kāda kļūda bija aizsardzībā, ko viņš uzsver Elvim Murgam. Tagad Turks padomāja un jāiemet trīnītis, un to viņš arī izdara. 3 punktu metienos, 100% rezultāts Kasparam Turkam. Tagad Baltkrievu uzbrukumā Volks met garām, Strešs savāc atlikušo bumbu arī garām, un Podnieks ir pirmais pie atlikušās bumbas VF komandas sastāvā. 51-34. Ants Bērziņš nokrīt, un bez citu palīdzības diez vai viņš piecelsies. Tagad Agrs Lasmans koleģiāli nomierina savu komandas biedru Ants Bērziņu. Tagad Ants ir atpakaļ spēlē. Kārlis Podnieks. Riskēs no 3 punktu metienu. Nē, piespēlēt cauri visam laukumam Kasparam Turkam. Un precīzi Kaspars ar otro metienu gūst kārtījos savus punktus. Un 23. Šobrīd jau Kaspars gūs. Bērvalds virzās tuvāk vēfiešu grozam. Piespēle Volkam. Tagad samainās Bērvalds. Bērvalds gūst savu 15. punktu šajā spēlē. Bet visā Baltkrievijas komandā tas bija 36. 53-36. 6-40 jāspēlē. Un arī Kārlis Podnieks parāda, ka spēja iemest no 3 punktu līnijas. Un tā rezultātā 20 punktu starpība ir par labu VFam. Kārlim Podniekam 17 punktu gūti jau. Volks met garām. Lasmans ir vietā, precīzi piespēle Kārlim Podniekam. Kārlis Podnieks gūst kārtēju punktu. Un Baltkrievu komanda paprasa pārtraukumu. Minūtes 58-36 plus 22 vadībā Latvija. Beidzot var smaidīt gan Aigars Miklaus, gan Aivars Konapāckis. Komanda beidzot ir tuvu savam pirmā panākumam šajā turnīrā. Savukārt Baltkrievu neteiksim, ka ļoti pārdzīvo, protams, kad viņi zina savus reālos spēkus un komanda noteikti brauc uz Rīgas turnīru, kā viņi teica, ka tas ir viens no labākajiem šeit turnīriem Austrum Eiropā, un tāpēc tikai piedalīties
Nu, protams, ka cīnās arī par katrā spēlē, bet meistarības līmenis ir tāds, kāds ir. Tāpēc arī uzvaru gūt pret Latviju. Šobrīd izskatās, ka diez vai būs iespējas. Tāpēc tagad Vefs sarunā cīņu kopējā sauklī un ļoti ceram, ka arī laukumā apstiprināsies tas, kad varam precīzi apspēlēt Mīnskas komandu no Baltkrievijas. Bervolds pārvirzījās pāri laukuma centram, tuvāk mūsu aizsardzības zonai. Volks. Komandas biedri Baltkrieviem nekustējās, un tāpēc arī Volks nolēma mest pats. Ir precīzi, 20 punktu robežas saglabājās. Ātrā uzbrukumā Turks, Lasmans. Lasmans gūs 2 punktus. 60-38. Pārsvars nospiedošs, 22 punkti, bet tāda īsta gandarījuma nav, jo tāpēc, ka pa medaļām laikam tomēr šajā turnīrā Latvijas komandai neizdosies pacīnīties. Sods tiek fiksēts. Man liekas, ka Elvim Murgam. Tā jau ir 4. piezīme viņam. Tagad Volks met garām, Podnieks savāc atlākošo bumbu un Volkam piezīme. Kārlis turēja bumbu stingri un nebija iespējas Baltkrievijas komandas spēlētājiem viņam to atņemt, tikai ar piezīmi viņš to mēģina izdarīt. Līdz ar to uzbrukumā domadās Vef Rīga komanda, Kaspars Turks vada komandas uzbrukumu un pats arī gūst punktu. Kaspars rezultatīvākais šajā spēlē noteikti. Laikam jau Baltkrieviem nav nekāda argumenta. Ir tikai doma samazināt punktu starpību. To izdara Volks Jurijs. Rezultāts 40-62 vadībā VF Rīga, 4 minūtes 15 sekundes līdz 4. ceturtdaļas beigām. Kaspars Turks joprojām stabili diriģē Rīgas komandas uzbrukumu. Tagad nostājās uz tā punktu, kur pirmīt gūgros, tagad gan aizmet garām. Baltkrievi cenšoties savākt atlikušo bumbu kļūdās, un bumba paliek pie Latvijas ratiņu basketbolistiem. Kaspars Turks saulītē gozējās īsu brīdi, jādodot bumbu nautu. Podnieks, Urga. Kaut kā jāsaņem tā bumba Elvim, bet jāmet grozā. Jāmet grozā Elvim, jācenšas pārvarēt jau tas moments, kad nevar trāpīt. Tagad Strešs ar Bervoldu pret vienu Lasmanu. Bervolds ir precīzs. 62-42, plus 20. Joprojām vadībā Vefs. Tagad Bērziņš iedod piespēli Kasparam Turkam no gollīnijas. Virzās uz priekšu. Kļūdaini. Kļūdās laikam abi divi, gan Turks, gan Lasmans. Bija asa piespēle, bet Lasmanam bija jāgaida. Bija jāsagaida un jānoķer tā bumba, tas neizdevās. Tagad uzbrukumā Baltkrievija, Kuncevičs, Volks, Strešs. Strešs nosoda laukumu precīzi. 44-62, 3 minūtes jāspēlē, 4. ceturtdaļā. Tātad, kāds mums ir grafiks nākamais? Nākamā spēle ir Kriļa Bars pret Baskiem. Tur izšķirsies zelta medaļu līgtenis. Savukārt pēc tam pēdējā spēle turnīrā 14.10 būs VF Rīga pret
Nevski Alliance Pēterburga, Krievija. Strešs tuvu pie groza un precīzs 64-46. 18 punktu pārsvars VFam. Tagad Podnieks no 3 punktu līnijas. Precīzs. Arī viņam 100% rādītais 3 punktos, tāpat kā Kasparam Turkam. Kārlis jau ir guvis 22 punktus. Noteikti vairāk Kaspars Turks. Volks uzbrukumā. Met garām. Jau Surga savāc atlikušā bumbu. Līdz ar to piezīmi nopelna Volks Jurijs. Minūte 49. Baltkrievi izdara tādu mājiņu, kad spēles liktenis ir izšķirts, iznāk Makartaus Aleksandrs. 22. numurs, savukārt līdznieki jau ir pretinieku laukuma pusē. Podnieks, vēl viens trīnītis, tas pienā. Savu statistiku pabojāja Kārlis ar šo metienu, jo bija 100%. Tas nebūtu tik svarīgi, bet tomēr laikam jau šīs spēles rezultāts vēl nav zināms, bet uzvarētājs ir un zaudētājs arī ir skaidrs. Kaspars Turks. Piespēle ļoti precīzi Kārlim Podniekam. Podnieks met. Varbūt varēja iedot uzreiz zibenīgi Urgam, bet tas nesanāca. Minūte 14 jāspēlē, 67-46. Kaspars Turks. Turks mēģināja iedot Podniekam neprecīzi. Tagad gan pats pirmais būs pie bumbas. Ar ratiem izsit tautā. Strešs. Tā rezultātā autu izmetīs Kaspars Turks. Turks iedot Podniekam. Minūte un 5 sekundes paliek. Turks no trīnīša. Bija jāmet. Līdz ar signālu noskanēja gan Stīpa, gan 55 sekundes paliek 4. šajā spēlē. Varam novilkt tādu strīpu par rezultātu. Būs uzvara, jā, bet spēles ziņā ir daudz, kas jāpieliek Latvijas ratiņbasketbola komandai, un to arī cerēsim, ka pēdējā spēlē pret Nevski Alliance viņi parādīs daudz labāk ratiņbasketbolu. 40 sekundes paliek šī spēlē. Elvis Surga savāc atlikušo bumbu. Mans Bērziņš pazaudē bumbu. Laukuma vidu Bervolts viņam izrauj no rokām. 24 sekundes. Strešs izšķirās pa metienu. Tas nav precīzs. Jarmaks izcīna atlikušo bumbu. Līdz galam spēlēs Baltkrievi. Ne. Volks aizmet garām. Turks atlikuša bumbu, piespēle Podniekam. Podnieks aizmet garām. Ajajaj. Rezultāts 67-46. Uzvar VF Rīga. Un gaidīsim nākamo spēli. Ar jums kopā bija Andris Ulmans. Paldies pagaidām. Ratiņbasketbols ir foršs.